Ventspils valdes loceklis Andrejs Višņauskas kungs. Godātie līdzjutēji, treneri, spēlētāji, tiesneši. Šodien mums ir bērnu diena, sēru diena. No mums ir aizgājis futbola kluba Ventspils ilgadējs prezidents, viens no īpašniekiem, aktīvs futbola līdzjutējs un vadītājs Jurijs Nikolajevičs Bespalовs. Заслуги Юрия Беспалова перед футболом, перед болельщиками Латвии огромны. Чтобы такой небольшой город, его клуб, достиг таких больших достижений на международной арене в футболе, это будет трудно повторить. Четырехкратные чемпионы Латвии, медалисты чемпионата Латвии, обладатели кубка. Это все выдающиеся достижения. Но еще более, по-моему, важно, это любовь к футболу, к его болельщикам, игрокам, тренерам. Футболу как игре, как искусству. Это большая потеря для всего футбола Латвии. Aicinu godināt Juriju Bespalovu ar klusuma brīdi pieceļoties. Paldies, spasība. Godātie līdzjutēji, spēlētāji, treneri un tiesneši. Īsti pirms spēles man piezvanīja futbola kluba Liepājas Metalurgs vadītājs un īpašnieks Zahaļkungs. Un viņš piedāvāja, ka nebūs pareizi šodien spēlēt spēli, kad kāda no pusēm priecāsies, ja tā būs uzvaru, un nav garantijas, ka tas būs pareizi. Viņš piedāvāja futbola klubam Ventspilī piekrist uz šodien spēli nespēlēt, to izspēlējot vēlāk. Abi klubi ir vienojušies, ka šodien mums ir bērnu diena, mēs pieminam Juriju Bespalovu, un tāpēc šodien spēle nenotiks un notiks citā laikā. Pieminēsim Juriju savās sirdīs un atmiņā. Līdz nākošai spēlē. Paldies! Спасибо, до следующей игры. Сегодня игра отменяется. Cienījamie skatītāji, godināsim Juriju Nikolajeviču pieminu ar klusuma brīdi. Paldies! Lūdzu skatītājus uzņemt šo lēmumu ar sapratni.